Sveicināti! Šodien iebrauca Scania autobusiņš. Šāds ten jāmaina eka svārsts. Pie mīnus temperatūrām bija parādījusies gaisa noplūde. Tad to mēs arī darīsim. Vārsts diezgan pieejamā vietā. Parasti autobusu skrūvēt ir diezgan interesanti, bet šoreiz darbs diezgan vienkārši izskatās. Nekas grūts. Noskrūvējam caurulītes, pārskrūvējam uz jauno un nostiprinam principā. Pirms sākam skrūvēt caurulītes atzīmējam, lai nesapītos 3 bērzos, 3 priedēs, 3 šļaukās. Sajaukt vietām, protams, nedrīkstiņas. Un principā tas ir laikam vienīgais, kas šeit jāievēro. Video sākumā strādāja bez cimdiņiem. Tā nedaram. Pareizāk ir ar cimdiņiem. Tātad, štucerīšus pārskrūvējām, nometēju ieskrūvējām. Vēl galā ieskrūvēsim vienu korķišu, tie drusku savādāks, bet rezerves daļa kā tāda viena otru aizstāja. Un liekam virsū. Skrūvītes sasmērējam, ja pašam un citiem patīkamāk strādāt kādreiz. Kādreiz esmu dzirdējis teicienu, labs meistars nebaidās no netīrām rokām. Es atkal domāju drusku savādāk, labs meistars savas rokas sargā pareizi. Tāpēc cenšos pierast strādāt ar cimdiem. Īstenībā diezgan grūti. Reizēm vajag to skrūvi sajust. Video sākumā aizmirst pateikt vēl vienu lietu. Strādājot ar pneumo sistēmām, gatavojoties, ka jebkurā momentā skrūvējot kaut ko, tur noteikti būs spiediens iekšā. Kravas automašīnas, autobusi, pneumo sistēmā aptuveni 10 atmosfēras. Tas nav ļoti daudz, bet tas nav arī maz, protams. Ja būs kaut kādi dubļi uz vītnēm, tad acīs var diezgan tā forši iešļaut. Tāpēc arī vienā brīdī parādīju brilles. Video sākumā. Tā un galā ieskrūvēšu šādu karķīti. Šim autobusam šis nav vajadzīgs. Viņš māk bez viņām. Tā kaut kā. Nu, lūk, tā bija eka svārsta maiņa. Kādā no nākamā video varbūt pastāstīšu, kas viņš ir, ko viņš dara, kam viņš domāts. Bet šodien tas laikam būs viss. Paldies, ka skatījies un piesako.